Nu, labdien, mīļie lustīgās atskurptūs skatītāji. Nav pagājis pusotrs gads. Cau! Un mēs esam atkal izdomājuši uztaisīt epizodu un padzerties abolu sulu. Jā, mēs joprojām atrodamies Nekskatā un Rekurīčs izmantoja taloniņu un dabūja savu jaunu pričosku. Šautauts Nekskatam. Vienmēr vienkārši atnāk, tad nu, kas mums nav jāsaka, tad tu tikai pamirkšķini un vienkārši tāds what the fuck, fresh as fuck. Bet tev jau arī ir šeit, kā teikt, radīts šis mākslas darbs. Tur bija principā bļodiņa diezgan svarīga tajā visā. Bet šis ir kāda nedēļa, ja tu saki, kaut kāda nedēļa svaigs griezums. Viena nedēļas nogala starpā. Bet tu nāci pie Edgara šeit griezt uz Nekskat, jā? Jā, šautauts viņam un rekur atkal ieplagosim. Laiks mums jau sākumā bija tas intriķīts uzbildoties nereāli krūtais. Jā, bet es domāju, ka to liksim, atstāsim tikai pirmajā, kur viņš parādījās. Jā. Tā kā šī nav tikai podcasts studija. Šeit arī var vīrieši nākt sakopties. Tā kā mēs esam šeit ielaisti vai atlaisti nedaudz, kā teikt, tādā plezīrā, ja? Vienam šitam ten ļar. Bet, principā ir tā, ka ir ļoti svarīgs paziņojums. Pauls Timrots retairo. Teiksim tā, kad arī rekāro sēdekļi nebija vajadzīgi vairs mašīnā, tie pārvalkines parko. Nav jēga no tiem zīmodziņiem karsējamajiem uz riepām ziemas, tāpēc, kad es pārsvičojos beidzot uz Harry Potteru. Un šī ir epizode, kur es būšu Harijs Potheads un krapāļu gūsteknis. Let's go! I nahat suda, bļē, Potter. Svaliet suda. Jū, nav jāsēž vairs ziemas leduskapī kombinzonos Alvim. Jā. Šeit ir nedaudz siltāks. Jums nepietrūkst gadījumā kādreiz vecā pirmā studija mūsu? Es tieši kaut kad, man liekas, pēc šodien, actually, tā kā es domājos, bišķiņi ir sentimentāli, bet tad es atcerējos to, ka tur bija augsts un kā tur būtu šitādos grādos, jebāt, tur būtu šņabis jādara. Šitādos grādos runājot pa šitiem grādiem, jums jau te diezgan švaki. Ja es te atlaidu no Zviedrijas, kā teikt, ziemeļiem, kur -25, izkāp no lidmašīnas un iešļācās vienkārši lietas sejā +2. Bet šodien jau pāris dienas, ne šodien, ja, šonedēļ, pagājušajā nedēļa. Ko es te murgoju? Pāris dienas kaut kāds salsī uznācis. Un es jau dzirdēju, ka 2 dienu ir pasaules kaut kas, un jau džeki jau tirinot jau uz ledus, jau sēž esot 6 ceņi. Viss safe un viss notiekās. Mašīnas ziņā viņš? Nē. Mašīnas varbūt var dzīt, vienīgais viņi sīkie virsū vēl kaut kādas maziņās šitās Hot Wheels, bet sencīši tikmēr bļīt, kurā uzta jau 2 dienu sals jau, pie aizputs, pie kazdangas jau dīķos, jau drosmīgākie copmeņi, kā teikt, azartiskākie jau do vaļā jau. Tā kā... Es atcerās, kādreiz bija tāda stulba anekdota, kad jūs redzat bļitkotājus, tad drīz parādīsies. Drīz būs ziema, jā. Jā, bet februāra vidus, ne? Gandrīz vajadzētu jau tagad kaut kāda ziema tomēr ierubīt. Principā jau pavasarīts būs. Tā jau, man liekas, iet viss jau crazy daisy, jau kas te, jau buki, jau nārsto un jau gulbi jau ir atlidojuši atpakaļ un pizdā, tad tūlīt ierubīs sals un... Viņi varbūt tā, ka pieņemsim šitais ten gulbīts, viņš tā kā nolaižās. Viņi jau kaut kādā brīdī, man liekas, arī tā kā guļ. Kaut kādā spēļķēs viņi nevatā visu laiku uz to laima zemi un tā. Yeah. Un tad pieņemsim viņam nepiesals plaznas un tad tā viņš aizvā projām un kājas vairāk nav vai kaut kas tam līdzīgs. Es nezinu, kā ir. Kā tur tas viss strādā. Nē, tas, ka viņi var iesalt reāli, tā kā ledū, tā var būt. Kurā valstī diez gaipatnēm ir nodokļi jāmaksā? Brazīlijā. Man liekas, ka Īrijā bija daudz un tad Kubā tie karogi daudzām tām jahtām bija kaut kādām. Īrijā vairāk banking purposes kaut kādā, lai var atmazgāt naudu un tā. Ģipa gulbis traktējās kā jahta, ģipa iepeld ģipa kaut kādā kanālā, šim uzreiz štrāfs. Vai šis no Latvijas tāds lidos siltām zemēm, tāds kaut kāds tur ģipā, nezinu, tur Spānija vai kas tāds. Nodokļi dārgi uzreiz Brazīlija, jā. Te var apiet. Kam per gasolīna? Trumps arī tur kaut kāds imports, man liekas, nodokļus pacēla alumīnijam. Un tā kā žurkas nevarēs vairs baigi pārvadāt konteineros.
Bet... diezgan švaks, tas metāls, man liekas, žuciņām bija. Kāds sakars, alumīnijas jau... Un tā ārauts arī, man liekas, tā kā čugunu blokiem 50 arī vairs nevar uztaisīt pa lēto. Tā ārauts čugunu blokiem un alumīnijas žurkām. Labi. Nē, nu kā, bet tas ir tā kā motora komponents, ķip tev bloks no tā rauda ķipa un alumīnija galva tev pa lielam. Normāli viss. Man galva ir no kauliem, piemēram. Kā itai? Svaļiet suda. Vot jā, mums šodien ir piknika aizvietotājs Svaļiet suda. Nē, šis tādu nebiju redzējis vēl. Šis ir depiķī ņemtais lētais pikniks nebija īstenībā. Jā, bet šitie gan ir reāli asi. Es īstenībā pēdējā laikā esmu diezgan pasācis sāst kaut kādus visus tos cietos un tur žlē, ķipa kaut kādus tiptos sierus. Džigubigulē. Džigubigulē un blablabla. Un es reāli kaut kad nesen paņēmu ķipaši to ten pikniku, tagad tos mozzarellas, tos, parastos piknikus. Vēm, tā klāts. Nē, es vienkārši viņu apēdu, man likās, kas tas ir? Viņš negaršo ne pēc kā. Mozzarella jau negaršo ne pēc kā īsti. Pat par sev viņa tāda... Pilnīgi nekāda garša viņam nav. Ciets piens. Vienkārši kaut kāda, es nezinu, vati košļot. Es nezinu, es viņam tās struktūras, ķip, kā es vaigu var paņemt tā normāli to dāsu, ķip, un tad viņu noplēst pa strēmelītam. Jo jebkuru sieru jau tā nevarēs. Nu jā, rīzam jau ir, jā. Ir tās tieksmes. Jā, ir, es tev saprotu. Ir tās tieksmes. Runājot par desām, runājot par gaļas, kā teikt, izstrādājumiem un vēl neizstrādājumiem un neizstrādātajiem izstrādājumiem gaļas putekļi. Vai esat dzirdējuši par šādu gaļas izstrādājumu? Tu domā, viņiem ar to tiem džekiem, ar to leģendāro gabalu krāmēja momas? Noliktavas darbinieki, cik es saprotu. Jā. Puiši satikās, sasveicinājās un sāka repot. Un uzstājās Summersoundā un turpināja repot. Tie gaļas putekļi, viņi jau pēc būtības tā kā proteīns vienkārši domāts. Tur jābūt kaut 48% ķipā gaļas mizām. Gaļas mizas ķipa tur bija un kaut kāds tur kakao skaidrs arī pa virsu, ķipa garšiņai. Un tad jau beigās pēc tam to tajā bunģā atvot tur visu. Nē, bet... Un tad muskuļi liela ķipa veidojās. Bet ķipā, pieņemsim, ja tu nekačātos, tev augt liela muskuļi, ja tu proķāstu, vai kas būtu, ja tu nekačātos, bet pieņemsim tikai proteīnu hujārīt. Es domāju, ka tev organisms vienkārši uzsūk tik, cik tu vari uzsūkt, un pārējo tu izlaist ārā, kā teikt, pa pakaļgalu. Un kas jau tā nebūtu, es domāju. No atkarībā kādos vairumos tu ķipā ēd to visu iekšā. Bet sanāk, tā kā kačājoties veidojas tās lodes, tur pārplīst visi tie audi ķipa, un tad tā kā viņš reģenerējās ar to proteīnu putekļiem, ja? Es nezinu tik smalki. Ja, es vienkārši domāju, kā tā zinātnēs tā viss ir. Es nezinu. Tu gribēji kaut kādu loophole atrast, kad es varbūt varu vienkārši nekačāties, bet ķipā rīt proķus laiku tāds bafritīgi. Rīčs tur iet cilā, bet 3 reizes dienā tur svāras ķipā un toms tāds pārkapājies. Nē, tā tu vari ar kaut kādu sintolu varbūt darīt, jā. Tur jau pietikt arī, ka tu alus glāzīti ķipā pacilā pāris reizes dienā un... Ar to būtu ok, es domāju. Bet īsumā, man liekas, ka tur var bišķiņ ilgi paralēls, tā kā ir tie botoks injekcijas visādas. Tas ir priekš dāmām vairāk, džegaņi arī to dara. Bet viņi jau špricēgot to huiņu, tā kā muskuļos reāli. Jā, bet, teiksim, un rekur, džekiem ir sintols, pieņemsim. Tā kā, tad salīdzina, pieņemsim, diezgan bieži, ka dāmas pārforsē varbūt tās tā kā low-key vai high-key par to visu tā kā špricēšanos. Un tad, ķipā, vai džeki arī, tā kā viņš domā, ka viņam labi izstāst tas milzīgais muskuls, bet, kad pastāst tā no malas, diezgan traki izstāst, ka viņam kaut rimī mais būtu zem ādas. Ir jau viens tas populārais Rūki Bazuka fujeks. Nu, jau ir, man liekas, vairāk. Viņš jau ir jau pārsists jau. Jā, es nezinu īsti, kā tu nonāci līdz kaut kam tādam, ka tu saproti, ka davai es šito kaut ko te ielaidīšu iekšā, būs baigi liels, tas loceklis, nu ne tas, bet šīs loceklis vai tas. Ekstremitāte. Jā, un vienkārši iespējams pēc gada būs viņš jāņem nost vispār, bet es tiešām nesaprotu to, ka parasti visi tais viģikos kaut kādi tie čuvaki tādi skinny fat, tādi nekādi var redzēt. Bet vienkārši kaut kādas rokas vai pleci vai kaut kas ir vienkārši tā, ka
Rīmī mais, tā kā... Uzsprāks pēc kaut kāda momenta. To es tik tālu nesaprotu. Bet, ieminējos par šiem gaļas putekļiem. Es dzirdēju, ka Džekija kaut kādas pāris gabalus jaunus tur sarakstīja un arī piedūrās, kā teikt, uzfilmēt vienu mūzikas videoklipu. Tā kā mūsu kvalākajiem 6 faniem, mūsu mātēm kaut kādām un kādiem 3 random cilvēkiem, kas netīšām uzspied uz šī video, gaidiet mūzikas videoklipu gaļas putekļiem ārā. Februāri ietvaros it kā vajadzētu būt, tad jau skatīsies dzīvos redzēs. Gaidam. Iespējams būs ātrāk ārā nekā nākamais videoklips pēc šī, you never know. Jāskatās varbūt, kā kaut kādi šitie te mūsu vietējās slavenības E6 vai Rektapus cilvēki nedaudz kaut kā pareklamēs un jūs uzzināsiet varbūt kā ātrāk, drīzāk, vairāk. Bet, tāpēc palieciet ķūnēti. Palieciet ķūnēti un smags darbs esot. Par ķūningu runājot. Kas ar tām lidmašīnām? Kāpēc viņas visas krīt pie zemes? Pēdējā laikā, kā teikt, ne gaisā nekas nav palicis. Tā teikt, viņai jau ir jānonāk ātrāk vai vēlāk zemē. Bet man ir arī teorija. Tas ir droši vien tāpēc, ka pilotiem ir pazudis šis attention spans, jo viņi visu laiku tā kā TikToks scrolloja savā brīvajā laikā un moši arī ļopenē. Un tad viņi tā kā nevar vairs nofokusēties uz tām lietām, kas viņiem tur jāsaspēj, jāizdara tā ļopenē. Man liekas, tur jau īsumā pēc būtības diezgan garlaicīgi. Tu vienkārši skaties tur mākoņi un tā moši, kur jāizs kaut kāds paplagojas. Jā, jo, piemēram, kaut kādā sasā es netik sen uzzināju, ka ir reāli Wi-Fi. Vienkārši tu samaksā, ja tu esi vēl kaut kāds tur tas sas, kaut kāds, tur bosiks kaut kāds, pidrill, tad tevi pavelti. Bet, ja tu esi parastais pīsans, kas vienreiz gadā lido, tad tu samaksā kaut kādu 5, man liekas, un tev reāli Wi-Fi ir visu to reizi, to ir mierīgi. Tā kā es pieņemu, kā pilotam, Ko? Pilotam? Es pieņemu, ka ja es kā pasažieris var nopirkt un dabūt to Wi-Fi, es pieņemu, ka arī pilots. Pilotiem nedo. Saimnieks neļauj. Es pieņemu, ka pilotam arī ir piekļuva Wi-Fi-am. Tad šī teorija par TikTok varbūt, ka pat strādā, es nezinu. Bet vai es esmu lidojis reisos, kur ir pieejams tas Wi-Fi? Vai jūs esam jebkurā reisā praktiski? Vai jūs esat kādreiz to Wi-Fi izmantojuši? Es ne. Jā. Man pa dārgi, bet tas 5. Viņš reāli... Es parasti tādu ventilātoru ambianci uzliek fonā, iepriekš uzskačot SoundCloud. Tu zināji, ka tev nav jāliek, jo viņš ir jau... Jā, bet man tā kā tāds frekvences tā... Un tā iemidzinoši ir. Tovs novilcis vienkārši amazing airplane ambience 10 hours. Un izrādās, ka nav ieslēdz zaustiņas nemaz ritīgi tāds, šis ir labs, ritīgi. Lido ar to Air Balticam, kas bija tās C6 vai, tās ar propelleriem. Fokerīši Jā. Man liekas, Foker viņiem bija tiem propelleriem, jā. Nē, šitās te daškas. Dašku, kaut kāds, man liekas, tās bija, ne? Jā, kaut kāds viņiem bija kaut kāds. No tiem propelleriem, tām jau bija pats par sevi, bļed. Viņš sarunāties nemaz salonā, ja tu baigi gribēji. Viņi īstenībā Air Baltics varēja atstāt viņus. Nebūtu jāņem šitās Karpatijā ērķi paļopeņas tagad, ka viņiem tikai ka viņi ir izlienējuši visu, vienkārši izdzen no šrota kaut kādu izstuma kāju ārā, vecos tos propellernieks. Zini kā, moš kaut kāds, tur tuvu austrumu pārstāvs, lido kā ar ļopeni, viņam konfiscē spridzekļus, tajā čekā. Tad viņš tāds, dēm, ko darīt, viņš vienkārši uzlieko terorakt ambiance, klausās. Amazing, terorakt 10 hours mix. Tā kā whatever works, Jā, bet kaut kas tur krīt reāli zemē. Kas mums te lēšos, man liekas, arī mums tuvākais tikko novandījās, ne tā? Tas jau vairs nav tikko salīdzinoši, bet... bet tuvākais mums, kas ir vispār, mēnesi apakaļ, kad tas bija. Tas lēšos arī, man liekas, bija tā kā, lielākā aviokatastrofa, Lietuvā, man liekas. Jā, lēšiem, Leiši ir Lietuva, tā kā. Jā, paga? Jā, tu dzīvo... Tepat 100 km no Leišiem. Okay. Uzmet uz pirkstiem. Sanāk, ka Jozes un Kepelina ir Lietuvā, jā? Okay. Bet, karoči, pa tiem Leišiem tur tas prikls rāk, ka tur viens no tiem 4 cilvēkiem tikai actually atstiepās.
Pārējie 3 palika dzīvi. Viens vēl bija vienkārši vispār tā, ka viņš tāds ķipa nokrits, atbrauc tie menti, ķipa, viņš tāds vienkārši sēžas tāds apmalīts, bez mazliet tāds, nē, viss safe, ķipa, rekur, tur tas, Džeks, tur tas, ķipa, labi, doj, čau, es iešu mājās, ķipa. Par nopietni? Jā, viņš reāli bija, viņš arī Viļņā dzīvoja, ķipa, tā DHL tā Viņš vienkārši mājās ātrāk gribēja. Viņš varēja literally vienkārši paņemt un prosti vienkārši aiziet mājās. Turpat Un ģipa ziņās būtu ierakstīts, ka viņš ir vienkārši tā izšķīdis, ka viņi nevarēja atrast. Bet tā bija, ja es nemaldos, tā DHL, kurjeri tā lidmašīna reāli. Jā. Un čista vieta, tur bija 4 cilvēki un viens vienkārši tikai bija beigts. Varbūt 3 bija. 3 vai 4 tur bija. Es precīzi. Un viens bija tikai beigts un pārējie tādi, bļē, laid man mājās, bļē. Tur ķipa bija. Žalgiris spēlē apspēj. Ja bija tur 4, tad 2 bija ar smagām traumām, viens nomira un tas viens ar un viens vienkārši sēž, bļē, cīdziņu pīpā, vienkārši tāds. Viņš vienkārši apsēdās uz trotuāru maliņas, vienkārši rādīja jau, kur kas. Man vispār bija ļoti smagas traumas. Tas ir stāsts, bļē, ko tu stāsts savam, bļē, kodam mazbērnam, vienkārši. Redzi šito? Es tur biju, bļē, izkāpu un gāju, bļē, cepelīnu uzcepelīnu. Kas ar visiem tiem sūtījumiem dēļ notikās? Ķipā, visi jau neaizgāja pa pieskaru. Tur maksimāli, ko tu varēji gan jau kas sazakt, tu pārējos visus norakst. Jā, visi ķipa sadaguši. Es tagad eBayā iemet ķipā ekskluzīvu tā kā no krēšu saiti. Toči kāds no štatiem, bļē, veida kaut kāds šitos te 2JZ, bļē, ķipa motors kaut kāds, bļē. Kas būtu tāds sliktākais ķipa, kas varētu tikt iznīcināts tādā tranzītā ķipa? Pakar 20 C4 spridzekļiem. Ķipa, kad var arī pirotehniku kaut kādu. Es nokrīt ņopet. Ķipa uz tieši piekdienas vakarā vietējā visu. Uz Krievu Ziemassvētkiem var tieši, bļē, kaut kā. Visi, bļē, brāļukai, bļē, let's go. Ugunskurs arī ir ķipa skatās, bļē, salūt jau viss tās aiziet. Bļē, pīstam apakaļ. Možda tas pilots vienkārši kaut kā ķipā to Airflight simulātoru spēlē, kamēr lidoja to. Bet kāds tā kā pačekoja kaut ko, es nezinu jums, kāpēc viņi tur novandījās, kas tur bija. Liekas, Alvas viņš to arī izpīpālis. Alvas tur Edijs, man jau tur jau viņi visi. Es saskatās visus šitos air crash investigations un tad pats, bļē, sūdzās, man jālido rītā, bļē, ķipa bail, bļē. Man vispār pofīgi, tā kā, es esmu arī skatījies to air crash investigation lidojot, actually, openē. Rītī kaut kādais ķote, nevar vaļā to, sēdi, bļē. Te tikko tā bija. Flaps saplīs. Te tikko tā bija, neaiztiec, bļē. Pasaka pilotam 4. engines līko degvielu. Labi, kas tur bija? Kaut kas tur bija? Es pirmās kaut kādas 2-3 dienas, ka viss tas gāja vaļā, es pasakoju līdz kodiem pāris YouTuber pilotiem, kas tā kā, tur vienkārši analizēja pēc pieejamiem datiem, jo, zin kā, tur black box informācija nekāda nebija, bija no torņa, tur ķipā, tur nekāds black box. Un viņi vienkārši skatījās to flight, tos datus, kas bija pieejami. Kaut kāda problēma tur ir bijusi, ka viņi ir pārāk ātri vienkārši ielidojuši jau vispār uz to, tā kā approach jau pārāk ātri gājuši iekšā. Viņi bija pieļāvuši, tā kā actually piloti jau vairāk. Cilvēks vienkārši tāds, bļē, tā vajag mīst, nahuj, davai, bļaļ. Kāds ir kaut kāds populārākais, kaut kāds, bļaļ, lietuviešu vārds, kaut kāds, bļaļ? Kurva, man liekas, jau ir, bet tas ir no poļiem paņem. Kas tad? Kaut kāds gmīreks, bļaļ, es nezinu, kaut kāds. Vārds tā kā? Ušpis. Leišu, Ušpisu. Nē. Tā kā pizdūbli. Cilvēka vārds. Personu vārds. Kas man bija? Augustas. Raitisas. Aleksas. Raitisas. Alvisas, visi parasti. Viņi piemet tikai as beigās. Un... Jonas Valančunas, Pizdauskas. Jā, kaut kāds Jonas. Jonas ir Jānis, tā kā, jā. Jā. Ok. Jonas Valančunas. Bet kas tāds rītīgi visu lietu viskākais? Židrūnas ātrākās, man mistas vajagas, bet davai pisam lejā. Tie tādi pagasas. Par ātrasas. Tas tāds pizdūsas, man mistas vajagas. Es īstenībā laiks, ko redzēju, ķip vien tā TikTok, kur divas džusītas sēdēja, ķip vien latviet, vien lietuviet, un tad viņas ķip salīdzināja, tā kā viena teica tur, ķip, jebkuras tā kā ikdienišķas vārdas, ķip, un tā kā, nezinu, 90% čistiem lietuviešiem bija tas ES, ķipa aizmugurē. Bet pilnīgi savādāk īstenībā liekas, un ne, ka ķipa skan, it kā tā skaņa ir. Sorry, kad es tā kā iejaucos tavā ļur. Bet ķipā sanāk, kad, cik es vismaz esmu dzirdējis no lietuviešiem, kad latvieši izklausās tā kā ķipa lietuviešu redneki, ķipa.
Tas ir apmēram tā kā, nu, mums ir ventiši, visi šie te galotnes, nost, tā kā mēs tā viņiem izklausām. Es esmu dzirdējis, ka leiši saprot mūs vairāk nekā latvieši saprot leišus. Tas gan nahuj nav godīgi. Tas nav godīgi. Kāds sakars, jo es personīgi uzskatu, ka mēs nesaprotam, ko viņi saka. Ļoti it kā tā minimāli skaņa, kaut ko. liekas, it kā tas daudz viss tas. Bet, nu, nihu, jā, nevar saprast. Bet leiši, ķipa, saprotot labāk latviešu, ko latvieši saka. Kā tas var būt? Jā? Jo, labi, es nezinu, varbūt visi tie cilvēki dirži, bet es TikTokā ļoti bieži esmu redzējis, ka tos komentāros, kad kaut kāds latviešu TikToks tāds populārs palicis ir un leišu visi raksta, I'm from Lithuania, but I understand everything, ķipa, un ļoti daudz, ķipa, tādu. Man tāds reāli nevar saprast. Tad, kad reāli leitis runā, nevar saprast, ko viņš saka. Nevar. Tev liekas tās skaņas līdzīgas, bet tie vārdi ir pilnīgi savādāk. Es zinu, nu, ka alus ir alus. Alus ir leišiem, alus ir arī latviešiem. Alus tā arī ir. That's it. Vairāk jau tev neko nevajag arī zināt. Nu, žuvis ir alus. Nu, tu visi iebrauc bārā, žuvis ir alus. Jau. Aš esmu Tomas, ir Alvisas, ir Rihardas. Jā, bet tas... Mums им patinka tava matina. Užpisu matina žoplis. Чё ты, бля? И нах отсюда! Свали отсюда, бля! И свали отсюда, бля! Viņš ir iefiltrējies. Pīdarasas tādas, kā tu tās zinasas tādas valodās? Nezinātas, как тасas, я спидорасas, но точно, бля. Bļet, tu leitiškas, bļet, kurvasas. Epizodes nosaukums leitiškas. Nu, re. Tas jau pieceļā. Nē, es vienkārši gribēju sakt. Ko tu? Tāpēc, ka es līnoju uz bišķiņas kaut kādiem 45 grādiem, es laiku man tā kā, nu, tā gāzīt Ne jau sūdz pa to atraugu, pa to lietu viškas, friškas, bļed. Es zinu, ka dīdelis ir liels un taškas ir punkts, bļed. Visas vairāk neko nezinu, bļed. Kad tu aizbrauc reāli uz kaut kādu kebabnīcu, bļaļ, turpat uz Skodu mēs vien brīdi braucām, bļaļ, katru nogali mēs braucām. Tu nevarēji ne angliski, ne krieviski, ne latviski nekādīgi pateikt, ka tu gribi ķiploku mērci, bļaļ, nevis kaut ko. Dīdelis, česnočkī sos. Nu, česnočnī sos, tas jau ir, ķipa, Krieviski. Viens krieviski, viens angliski vārds, bļaļ. Viņi tāpat nesaprata viņu, bļaļ, dirsā. Bet, nezinu, ko darīt, ko teikt. Jā, uzlai ūdeni, bļaļ. Bet, karoči, jā, Skodā, es nezinu, vai vēl ir vaļā, bet blakus ir Maksima vai Škoda kas? arī. Škoda. Ir vaļā. Ir. Es biju vēl, kad pārsmēju. Bļaļ, nu es nezinu, kā tagad, bet nu gadus tāpat 7 atpakaļ, 8, nu tur goda vārds. Nu, šī tāda kebabu. Vienkārši. Pa kaut kāda 8 Tur jau vienkārši, bļā, kaut kāds ielas kaķis ierulāts iekšā, bļā, noskinots, man nav ne jausmas, kur viņi tik milzīgi to lavašu dabūja, jo viņš reāli bija. Nu, paši capa vienkārši. Nu, tāds, bļa. Reāli tāds. Šī tāda iestūķēja. Mums vajag banānu, tā kā... Iestūķēja. Bet tādā kā, karoči, bija tā, ka mēs uz laiku braucām tipa viena mašīna tikai. Ko 4-5 cilvēki braucām un pīsdiets tik labs un lēts un jebal, nu, milzīgi tās porcijas. Un mēs ritīgi saplagojām tipa mūsu tur draugiem, tur aizstāja vēl tur, kas tur ko. Un aizbraucām, man liekas, kaut kāds 3 mašīnas pilnas turien. Un tad visi ņēma, bļa, to lielo rullu un tad viņi saprata, bļa, te nepietiks gaļa vairs nemaz nākamai pusstundai. Un tā viņi sāk hujārīt, es nezinu, kaut kādas matus, nāgus, bļaļ, no ielas slaucīja lapas un liktais kebabos iekšā, bet gaļa tur nebija nihujā. Reāli. Un visi ēd, kas pa sūtu likt ņemt, es sēžu tāds vienkārši stūrī, tāds, bļa, zai bal, bļa, pirms nedēļas bija zai bisais, bļa. Jo čies viņi saprata, ka tev uzreiz pasūt 15 tos dīdelis, bļaļ, ruļļus, tos XXL. Un viņi saprata, viņi vienkārši hujārī salāts, piehujārī, ielēja ūdeni un šeit, bļa. Nu, tur nebija tās. Bet ar šo ten, pieņemsim, tu uz Skodu aizbrauc ar Škodu, ķipa viņi tur neiet bišķi labāk, tā kā, nu, pieņemsim, tur bišķiņi kaut kāds, varbūt pāris zirdziņi klāt. Varam rīt aizbraukt, es nezināšu tev pateikt, es tur nav bijis ar Škodu. Dragrais, tikai jātais, var jūs taisni vienkārši tā kā ar šo ten... Bet viņai tikai tas mazais 1.4 turbo benzīna motoriņš tur jau, nu... Bet viņi var pielaust. Pārdās pretī, bet var pielaust. Raujās no rokām ārā. Paga automāts vai manuāli? Protams. Ja vispār ar automātiem jābrauc, es uzskatu. Viņai vēl skaitās tā DSG kā ar automātiem brauc arī Nika kūdā. Un tad viņš šaudās. Ui, laikam būs pīkstels. Ar automātiem.
Pie Krievu var brauc rogu. Pagam, liekas. Jāņem ir pauze. Jā, nu jā. Davai, Riču, tad uztājas to skaņu. Nu, tad davai. Cau! Nu, pēc šitā Riča paukšķa mums te rekur ir tāda lieta, kad mums otro reizi mūsu vēsturē ir viesis aizmugurē skatītājos. Mēs nekad neatklājam, protams, bet ir patīkami. Bet tas ir Ruslans Šošņaņins. Tas ir Rusiks, brē. 3 stāv gang, kā saka. Bļāsi, tie Pringles. Yeah. Nu, es nezinu, tā kā palielam mēs paši esam kaut kādi mazliet tādi YouTube mērkaķīši, kaut ko darbojamies, kaut ko ņemamies, svaidam banānus, miksējam. Ķipa gribēju uzprasīt, kas jums ir tādi, nezinu, vai jūs, nu labi, pirmais jautājums būtu, vai jūs tā kā ikdienā patērējat diezgan daudz to YouTube? Ne. Un, ja patērējat, tad uz kādu kontentu ķipu, un vai varbūt tās ir kāda specifiska kanāla, kas jums patīk, ko gaidiet tik pa laikam, tur blē un tā. Es piemēram, gaidu S6 un Jāzi. Es laikam tāda nedaudz uzticīga šļūra esmu, ķipā, mūsu draugiem Rektapus. To es mēdzu palūrēt, jā, man izmet ķipa kaut kādu to notifikāciju. Es apskatos, bet tā īstenībā praktiski neko es neskatos. Nu, Robī Vītols Works liek kaut ko vēl. To es mošku uzslēdzu, apstos. Bet baigi nē īstenībā. Es neesmu laikam tajā iekšā. Es vairāk tā kā uz porno lietu. Porno ķipē? Nu, bet kā? Pagšļāku? Ai. Nu, nē, es neskatos. Man nav laika tām muļķībām visām, jā. Muļķens. Nē, bet zin kā, man liekas, atkarībā, kam tu sako, ķipa, un kādu kontentu patērē. Nu, ja tu esi mierā ar to, tad jau viss kārtībā. Nu, vēl es skatos, kā var sprākstvielas mājas apstākļos uztaisīt. Ķipa. Ko es tā kā piekopīju. Tavs FBI čoks vienkārši tāds sēž. Kuršu, bļāņi? Mēs sarunājām. Pak, tu nebija tas fojas, kurš tajā lejušu krāšā, ķipa, sēdēja, ķipa? Nē. Bet jā, es personīgi nē, es neskatos YouTube praktiski. Bet, ja godīgi, īstenībā man nav baigi daudz laika viņu skatīties. Tāpēc es neskatos. Ja man būtu vairāk laika, jā, atkarīgs es viņu skatītos. Bet pats sev saimnieks, pats sev kalps, strādāja garas darbdienas, aizējuši džimiņu, aizēju mājās. Un Sintolu iešpricē. Iešpricējuši Sintolu. Un, jo, tā kā Es domāju, varbūt tās vienkārši padalīties ķipa, ar skatītājiem 200 vai pat 107 ķipa, par to, ko mēs patērējam paši. Varbūt tās kaut kas interesants tā kā plagojams. Ko tu piemēram Aldu dar tā kā? Man ir diezgan garlaicīgi, jo es kādreiz daudz vairāk YouTube patērēju. Tagad īsumā pēdējā laikā arī kaut kā ir sanācis tā, kad es ķipa baigi vairs neko tā daudz nelūru. Nu, vecums jau arī, zin kā, tas jau es nezinu, jauniešiem. Nav īsti laika, tā kā, vai, ne, nu, es kaut ko ik pa laikam uzmetu. Nu labi, ok. Tikko atcerējos. Bet es ik pa laikam pirms kādām gulātiešanām vai kaut kādās tādās garlaicīgākās, nezinu, kādās poķīšu svētdienās vai kad. Man patīk tikai kaut kādas tās lorītas pa kādām GTA spēlēm, ķipa paskatīties. Kur ir reāli kaut kāda vienkārši fujeka, kas ir uztaisījuši kaut kādu, nezinu, tur 40 minūšu vai tur reizēm stundu, pusotra vienkārši vidaku, kur viņi tā kā visas nepamanītās lietas, ķipa GTA Vice City. Un viņi vienkārši samontējuši un tā kā parādījuši ķipā, visu tur kaut kādas lietas, kuras tu esi palaidis garām un kas tai storijai iespējams. Nesavāktos ieročus, parādi, ķipā. Tas ir kaut kas tāds, ko es parasti uzlieku vienkārši skatos, ķipā, lai tā kā, nezinu, aizmigts. Ķipā vienkārši tāds uzlikšu foniņam. Jā, nu, ļoti bieži tā arī, tieši tā arī notiek. Nu, nē, nu, ok. Labi. Es neesmu nekad, tad šo es turēju pūrā, es neesmu nekad ievērojis, es jau būtu sen jau tad tev. Es taču neskatīšos pusotru stundu, ko GTA Loras vidē, kad tu atnāc ciemos pie manī. Protams, ka es Paga, kurš? Nē, nu, bet nav kaut kādi, nezinu, tu esi kaut kam piesabojis klāt, tā kā, ne? Nu, labi, kaut kādiem, tu nezinu, bodybuilding kaut kādiem čūkiem, eļļēniem. Nē, tur jau, nē. Nē, ja godīgi īstenībā, ja es tāds nedaudz kā pats tāds foodijs esmu, ja kā saka,
Ķipa, man patīk pašam gatavot, un man kinda varbūt arī pats sanāk, citi dažreiz saka. Un, Rodons Gemzīs. Yeah. Radions Smembzīs. Smegmīs, bļa. Un es piesakojos, laikam, ko es tagad vairāk skatos, ir tāds Best Food Review Show ever, ķipa. Kur kaut kāds čuvaks vienkārši braukā pa pasauli, nēdu visādus zirgu nagus un cūkaus. Pagaidās tas puikas, kurš uz laiku ķipēt, tā kā? Nē. Tos challenge? Nē. Ir tas viens puikas? Nē, tas nē. Bet es zinu, ko domā, jā. Bet, tas bārdainis. Nē, viņš vienkārši, izpēt, viņš pat tur brauc kaut kādas tur, pie kaut kādām ciltīm, tur neattīstītām, kā viņi, ķipā, pat nenokauj lielopu, nožņaudz, vienkārši kobriniekā viens mēlēs paņem viņu nožņaudz, ātri atgriež vēderu un padzerās silts asins vēl, un tā ir delikatēs. Pat tik traki, un tad tur visādas tarantulas ēd dzīves vēl, un kamēr tev sakoši pašu, kamēr tu ēd, viņš ēd tevi. Bet visam dzīvam obligāti jābūt. Bet cīsmā kreizī, man liekas, bez tādu skatos vēl, bet tas, laikam, jā. Tieši pie vakariņām, kā apetīti, lai uzdzītu. Appetizers. Bet citreiz viņš tur ēd, liekas, rīktīgi garšīgas lietas, un rīktīgi man tā kā, skaužas ar tā gribētu, ķipa braukāt vienkārši filmēt un ēst, bet citreiz viņš ēd kaut ko tādu, man liekas tāds, ko tu dari? Tā, ka, ok. Vai īsumā tas kontents, ko tu izvēlēs, tā kā ēdot, skatīties, ir diezgan svarīgi, lai tev nav tā, ka tev samaitājies tā apetīti. Piemēram, tur kaut kāds... Es neesmu tik jūtīgs. Sanāca, kad skatījās tur kaut kādu šo caur ērkšķogām uz vai kaut kas tam līdzīgs. Un tur bija, ka tā Mārītais kūpa padus tāda padzīvojas dāma, stiegrēni diezgan bija, un tur tā, tu ēd, un tu tāds... Jums sūdīgi tā kā ātri paliek, piemēram, šādās es neesmu tik jūtīgs tur rītīgi māgā un skatītos, kā kaut kāda čista, kaut kāda operācija laiva, ķipa, kā tur zarnas uzkarina uz kaut kādiem tur bļāķīšiem. Es zinu, ka Mačetis tajā filmā bija, kad čoks tā kā izlec pa logu un iekarnējās citu čoku zarnās un pārlādās uz apakšu, ķipa. Bet tu varētu tajā brīdī, kā ēst siļķīt ap iespēju vai nevarētu? Kaut kādas uzreiz asociācijas veidotos, vai tu sagaršoji tās zarnas vai kaut kas tam līdzīgs. Tu jau aizdomājies tik tālu par to? Jā, overthinking sākās vienkārši. Man laikam, ka nē, es tur skatīties kaut kādu Walking Dead, kaut kādas vissūdīgākās epizodes un ēst. Vai ugunsgrēku kaut kādu. Es īstenībā kaut kādu mēnesi apakaļ tikai Hunger Games pirmoreiz mūžā noskatījos. Jā, tā kaut kāda filma, kur izslaukuši cilvēki. Par Āfriku, kaut kāds šitas ten... Es biju izdomājis ritīgi, es gribēju pakārtot to savu joku tā, ka jums būtu tāds, jā, tagad tikai tādu tik zinām filmu, kā patika. Tas būtu teicis tāds, nezinu, bišķi izsalcis, pēc tam jūtos. Hunger Games. Tas bija tas ar to Jennifer Lawrence, jā. Viņa smuku. Es tev saprotu, ka tāda vēl skatījies. Viss, tagad viņi... Es nezinu. Vārds Krevelu, bļaļ. Vienkārši tā filma, uz kur 10 gadu jau tā filmē. Nē, tā pavāc jau. Kur tu pēc 10 gadiem jau reāli Holivudā tur jau sentās čieps, jau ir sapšpricējuši puskilogramu sintalu sajā. Tur jau tas jau nekās. Jā. Ok. Nē, labi, pieņemsim. Man ir tā, kad... Kādreiz patikās skatīties tādus high quality videos, kur tāds smuki editi ir, bet īsumā tagad arī pēdējo laikciņos nosanāca baigi daudz tur čekot nenormāli visam un apteidoties tā kā visiem tiem channeliem. Bet man, piemēram, patīkās skatīties porņuks. Labi, ne. Man patīk skatīties tā kā vlog types, bet tā kā pēc būtības formāts ir ļoti vienkāršs. Bet tieši, ka tas kas viņu hosto un kas ar viņu notiek kaut kādās vidēs, piemēram, tā kā Bald and Bankrupt, un tas šais. Viņš vienkārši tādos hujātos tiek iekšā. Piemēram, tagad nesen nostījos vēlreiz, biju iepriekš viņu redzējis to epizodu, kur viņš aiziet ar to savu, tā kā, nezinu, no Mongolijas čoku, tā kā čomiņš, kebabu Lietuvā, kur paņemt. Izrādās, tas ir tāds, slēptais trap house, kur gangsteri parasti sēž tā kā. Un tas ir Skodā. Moš pat īsti, es nezinu. Bet viņš zina valodas, ne? Tāpēc viņš vēl dzīves ir. Viņš zina krieviski. Tāpēc viņš zina krieviski. Viņš beigās atopās vienkārši kompānijā, ka viņš buhā ar izbijuši lielāko gangsteru no 90. Lietuvā.
kurš viņu uzaicina uz dzīvokli pēc tam, kur viņi dzer šņabīti, viņam uzdāvina PSRS karogu lietuviešu un tur vēl kaut grāmatu. Uztetovējuši to tins valstī. Un visi tik smaidīgi, un visi tik... Un es vienkārši domāju, un viņam tā kā konsistentli, ja visu laiku tā kā tie cilvēki tā kā tiek tajās situācijās, kad vienkārši, crazy kā tā var būt, viņš tā kā laikam pats, Nē, viņš riktīgi bieži tādās sketčī vietās, un tā, kad, ka var redzēt, ka tur, viens solis kaut kur tur un nebūs īsti riktīgi tur. Es, man liekas, nesen redzēju TikTok, kur viņi kaut KGB agenti nāca klāt kaut kādu čiepu un kaut ko viņam piečakarējās un teica, kāpēc viņš filmē un kaut ko. Un tev šņiet tā, Nē, viņš tāds kaut ko parunāja, kaut ko. Tad viņš uzprasīja tāds, viņš bija pie mašīnas savas piegājās, un viņi tur kaut ko runāja ar viņu. Un tad viņš tāds, tā kā krieviski paprasīja savā tajā amerikāņu, viņš no UK, brītu akcentā, krievu tāds a chief from KGB vai kā tas krieviski krušs ir. Un tad viņi tādu, viņš tāds, doj pizdu, vienkārši iekāpa mašīnā, aizcīja durvis un vienkārši aizbrauc. Tur tā sāls, kad visas tās bijušās KGB aģents, viņš šobrīd strādā vilcienā pa konduktoriem, plus mīnus, vai kioskā vai pārdod kasai biļetes. Tāpēc arī viņām tā kā jādara it kā cits darbs, bet viņām iekšā tie instinkti saglabājušies no PSRS laikiem. Tu piepisies. Jūs domājat, cik interesanti, ka ļoti specifiski pieņemsim. Tu vari tā kā PSRS var beigties, bet, ja tu nāc no tā laika, PSRS nekad nebeidzās tevī. Nebeidz tevī, bļauj. Tu vari izņemt meču no rumbulas, bet tu nevari izņemt rumbulu no meču. No KGB. Bet, ja pieņemsim KGB, visas tas bijušās tā kā agents, čieps, ja viņas tur sāk strādāt kaut kādā, es nezinu, tur... Kas varētu būt tāds interesants tāds piemērs, kur tā kā tādām čiepām nevajadzētu strādāt? Kaut kādā, es nezinu, tur pa auklītēm, visus tos sīkos tur mētā. Pa maziem špioniem izaudzina visu. Vai tā kā, bļaļ... Zākt sieru no virtuves neredzot, bļaļ. Vai kam tu drīzāk uzticētu pieskatīt savu bērnu, tā kā nacistiem vai transgenderam, bļaļ? Loģiski, ka nacistiem, ne? Labi. Pagad šit sakā būs ēzuma. Jā, šis bija. Nē, es kaut ko redzēju taču šito mīmu, un es viņu izsūtīju visiem savu tā kā draugiem, kam ir reāli bērni, un pilnīgi visi tā kā piekrita. Mēs varētu... Jā. Pagad, kam tad, nacistiem? Kam piekrita? To whom you rather let the baby sit your child. Yeah. Un Pols vienkārši nacijas, transgenders. Un vienkārši nācijas bija 96% un transgenders bija 4% vienkārši. Un es izsūtīju visiem draugiem, saviem draugiem, kam ir bērni. Paulā. Un, jā, tā kā, un pilnīgi visi piekrita, kā viens, ka drīzāk... Tā kaut kā. Tā mēs esam iedzīvojušies. Mēs vēl alternētu nosaukumu šitai epizodei speedruns uz cancel. Bet īstenībā varētu uztaisīt vienu epizodi, kas čist arī saucās speedrunnings uz cancellation. Nē, baigi traki. Un vienkārši sāk runāt tā. Tie geji. Vai nē, bet... Jo man vienkārši, man liekas, man māte šito skatās, tāpēc nevaram tā. Viņa nācija? Tā jau viss skatībā, jo viņi pieskatītos īga. Tādā ziņā es domāju, ka viņi arī balsot par to sadaļu. Jābūt draudzīgiem dienas beigās. Tas ir galvenais. Pirmīt mēs, kad ārā pauzītē bijām, es tā iedomājos par tādu tā kā ķipi jautājumu. Es nezinu, kaut kur beig tālu aizies, ja ne, tad varam vienkārši runāt par svalīs ieriņiem, bet Krišs Trumps tagad ir nācis pie vadības Amerikā. Kas notiek, ja Trumps vai tā kā alternatīvs tāds Trumps, bet tikai latvietis, ar tieši tādu pašu mindsetu, nākt Latvijā pie vadības? Kā jums liekas? Man liekas, tā kā provokatīvs jautājums šitas ir. Man liekas, ja Globzems būtu prezidents. Nē, Globzems bija mīzels. Bet viņš ekspozo visu laiku slavens tā kā sievietes, kuras ar plikām lietām nodarbojās. Tas vismaz ir jau kaut kāds kontents, ko viņš var piedāvāt. Es domāju, ka ļoti drastiskas izmaiņas būtu tieši ar kaut kādām
nacionalitātes kaut kādiem jautājumiem. Es domāju, ka Latvijā tāds riktīgais latviešu Trumps ienākt, viņš pateikt, davai jums kaut kādas problēmas, davai, bļaļ. Es iedomājos, ķipa, tā kā tā, varbūt nebūs smieklīgi, bet ja būtu tāds ultra, ķipā, tāds Latvijas folkloristisks čoks, ķipa, tiktu, tā kā, viņš tāds ir latvieši, tā kā sievietes, ir vīrieši un tad veļi, ķipa, tā kā. Un tad tu būtu vēlis, ķipa. Nebija smieklīgi? Nē. Man likās smieklīgi, bļaļ. Vienkārši esmu vēlis, ķipa, tā kā. Ķipa, tā kā. Nē, vēlis, tā kā, veļu laiks, ķipa, un tas. Jā, kas tā kā tur āksēs, ķipa, tā kā. Spoki, tā kā. Jā, jo tu tā kā neidentificējies ne džeks, ne dāma. Tad tu esi vēlis vienkārši. Bet kas tu esi? Un tad ir veļu laiks, un tāpēc karogas var izlikt ārā ar varavīksnīt ārā. Ķipa tā. Wow, tik deep, es neiešu. Es tev pirmīt, tāpēc teicu, pastāstu, ko tu gribi teikt, lai es vispār saprotu, par ko tu runā, jo brīžiem es nesaprotu, ko tu runā vispār. I nahat sudā, Poter. Tāpēc, jā. Brīžiem es tev nesaprotu, jā. Jā, tas viss normāli. Tāpēc mums iepriekš vajag apsēsties, aprunāties. Izrunāt visu, jau par ko mēs runāsim, pusotra stunda. Jo, varbūt, ja tu paskaidro kaut kādā momentā līdz kaut kam, tad mēs varbūt, ka esam uz viena kaut kāda viļņa, bet jaunais vilnis notiek vēl Latvijā? Tur ir off, man liekas, uzslēgt. Seņa liekas, ne? Seņ jau? Kas tur nosprāg visi tie šitie Galkini un Pugačovs un visi šitie? Bet mainījās laiki. Pauls jau dzīvs. Pauls ir, Kirkorovs arī vēl ir, Vaikula ir vēl dzīva. Es nezinu, pēc būtības var norganizēt, ja tu vēlies. Pauls gan jau tagad vairāk uzticās kaut kādām šitām kripto platformām, nevis Latvijas. Man liekas, uzticās medicīnai. At this point viņu jau vajadzētu saukt par veco vilni. Silikona vilnis, Dīrs. Botoks. Tur reāli 90-gadīgi cilvēki izskatījās, uz 40. Tas nebija, godīgi un nopietni. Tas leļi kaut kādu parādu, man liekas. Jūs esat šēri redzējuši? Un plusā tur bija, viņai jau, man liekas, tajā filmā bija, kur Bruce Willis, viņai bija tāda trūpas tādas matu vietā aizmugurē, viņa tā kā ciplanētiet bija tāda. Bet, Kirkorovs tāda. Pēdējie dūma, Aikusam ir pilnīgā. Viņam nav asmens iekšā. Zobentīnas nav tur. Ko tas nozīmē? Nav ar ko cīnīties. Tu nevari vainot tur, ka tur kaut kas ir uzkars. Vai... varbūt bišķiņ tikai. Jau vispār kā ar slimībām, Covids, nav Covids vairs? Tagad jau kaut kāds jauns laikam ir. Sorry, es atcerējos par to, kad jaunajā vilnī, man liekas, tur arī vispār bija tā, kad viņus fonogramām maucas laiki. Tā kā mēs? Nē, pat vēl sūdīgāk. Vēl sliktāk? Actually, mics bija off un vienkārši skanēts ar tumbām. Viņš tā kā it kā plātīja to mēli. Ko viņš varēja plātīt? Viņiem visiem jau bija balsenis izgriezts ārā. Taupības režīmā dzīvo. Ko viņi varēja tur vispār padziedāt? Neviens tur vispār neko nevarēja. Who stole my beer? Hey, man, I got them some cheeseburgers, man. Nē, bet Covids nairs nav, jā. Viss ir safe. Tagad putnu gripa, man liekas, kaut parādījās. Pohuj. Maskas der. Maskas der. Vecās maskas izvalk ārā. Vecās maskas. Bet mēs uzvalkām citas maskas arī. UK drill būs drīz. Man ir. Jūs nesat gatavi. Pučiko. Neder vairāk. Jo es nesen provēju kaut kādu savu Covid laiku masku. Viņi pa maz jau bija. Savu izaudzes. Es domāju, sit cauri. Rīk tās pilnīgi tā vēl ieelpotā. Tāds. Es jau pēdējos laikos vispār tās vecās maskas vilku tā kā uz augšstilbēm ķipa, un izmantoju kā pēdējās pilītes tvērēja ķipa. Jo nekad to pēdējo pilīti nevar nokratīt, tu viņš vienkārši tur saka. Vīriešu tampu un šitie te, kas saucamie. Pampers nevajag, bet pilītes tvērēja. Džeki, bļē. Varat bišķi mierīgāk. Es vienkārši domāju, man ir reāli. Svaļiet sudam. Man ir, pie senčiem, man gults apakši pilna, vēl ar neizpakot. Ar tavām piekončītām salvetēm? Ar cietajām zeķēm.
Kraukšķīgajām zeķēm. Pašs tāds iet, tā kā vēļi pa nakti prom. Kraukšķīgās zeķes. Bet nē, ar maskām, ar cimdiem, ar tiem testiem, ar visu. Nu, tā, ka, es varētu nodrošināt, es domāju, ja aizputēs pēkšņi sāktos pandēmija, kaut kādu atkal Covid, es varētu izdalīt katram reāli pa kompleksam. Zeķi ir tas kraukšķīgi. Zeķi. Nolauz gabaliņu un ej mājā. Ātrāk brālīca māsiņu, šie pārlauž uz pusēm, sadalāt. Nolauz gabalu, nolauz gabalu no tās zeķes, iemet ūdenī, viņi tagad to C vitamīnu. Uz šo, Tur bija divas, tā glāze uzšau gaisā vienkārši. Slāpē nevar. Tas ir, zini, kā, tas ir tā kā gan B-ķipa ir tajā ķipā mazie tie. Viņi uzpūšās, rokas. To ieliek tāds bļē, tik stum jau galdu prom. Nu labi, es nezinu. Uztaisīt kādreiz tā ķipa prikula, ka tā kā aiziet, vienkārši tāds, literally 10 sekundžu tiktoks, aiziet uz to ķipa gan veikalu, kā ķipa iemet to sodu, viņš tā pūšos, un tad tāds kadrs no malas jau viss, pa durvīm jau pūšās jau ārā. Stikls jau visu atmazgāto naudu izpūš ārā, jā. Jo viņi jau nerakstīja. Tu ģipa nesmaksāja par tur sushi setu vai kaut ko, tur bija objekts viens, tā kā preci divi ģipa un tā. Jā, viņam tur bija problēmas. Taču ir jau jāmāk. Man liekas, ka ļoti gan bijis, ka viss šobrīd ir tā kā, kurš no jums taisa to skaņu, jo, man liekas, ir laiks. Kroč bija viens tāds fujaks, kurš apēd lidmašīnu. Viņam, es nezinu tā kā vispār, kā tas tā kā strādāja, ķipā, un tas viss, bet es to redzēju, ka es biju rītīgi sīks. Tagad, kad tu sāc ko... Pa kādiem Guinness rekordiem, man liekas, to pat nerādīja. Man liekas, viņš nesāka traukiem un kādiem katlēm. Ķipa. Jā, viņš kaut kādas katlas, tur dakšiņas, karotītes, vienkārši sāka ēst tādas nost. Uzsnakoja kaut ko bišķi. Vienkārši uznašķojās. Un te viņš tā izdomāja. Tur laikam arī bija, viņš bija sūtīts pie kaut kādiem šitiem, tā kā, kur čeko viņam to bodī, tā kā, un ka viņam kaut kā ļoti labi, tā kā... pie Jehovas kaut kādiem šitiem tā lieciniekiem. Viņam bija kaut kāds nenormāli, es nezinu, kāda mutācija vai kā to var nosaukt, ka viņam ritīgi labi organisms pārstrādāja, to metālu visu. Un tad viņš nopirka kaut kādu, tā kā, izbeigušos ļopeni pa lielam, kas tur vienkārši... Karkas bija palicis, un viņš vienkārši griez pa maziem gabaliņiem, cik tur kaut kādi, 10 gadu gaitā, vienkārši katru dienu pa kaut kādiem pāris gabaliem apēd, un tā viņš vēl bija apēdis ļopeni. Viņi nesauca gadījumā, ķipa, viņam nebija vārds tā kā tolmets, ķipa. No tā panesās, ķipa, bizītes, domā? Tolmets bērziņš kaut kāds. Tolmets bērziņš. Jā, bet, kuņu skābi jau sēd metāli, tāpat alumīnija brīvu sēd kuņu skābi. Mošiem tā mutācija bija, kad viņam riktīgi izdalās tā kā, kas šķaida ķipa ārā visus tos agresīvos. Vienīgais jautājums, vai viņam kāds tas klucis bija? Tāds šķeters vai... Mums parastajiem pīsantiem parasti nepārstrādā pat kaut kādu Pakistānas kebabļam. Tas vienkārši apēd lidmašīnu un ķipa tāds osap, kur, kaut ko... Māja sala arī kaut ko... Saldajā kaut ko gribās, kādu putekļu sūcēju kaut ko, bļam. Vienkārši tāds... Vienmēr apēd ļopeni aizies tūt. Ķipa... Hope you had a... very good time with our flight. It's +2 degrees in Riga. Thank you for using Shit Airlines. Let's go. Shit Airlines. Tā ir Zarnas Airline. Kāpēc latvieši neēdā sēdienu? Kāpēc latvieši neēdā sēdienu? Nē, bet, piemēram, lidmašīna ir sēdiens, ķipā? Es domāju, ka jā. No tā kā fiziskās vai garšās Es domāju, kā domā? Jā. Viņš tas blenderēja, ķipa to visu pasākumu. Ar kādu blenderu? Zināt, nokost, ja vīzi tu nevar, laikam, metālu. Jā. Kas gan jā? Es domāju, ka viņš rīja maziņas gabaliņas, tā kā vesels. Jamesā Bondā bija tas viens vilants, kuram bija žoglis, man liekas, viņi sauc, bet... Ķipa Jaws, tā kā viņam bija tie metāla zovi, ka viņš tur metāls kaut kāds. Labi. Bet, piemēram, kad tas nav īstenībā. Tad noteikti, kad viņam bija, varbūt blenderī jāiemet moši.
pasautēties bišķiņu, varbūt tās mikronē, ķipus kādām 30 minūtēm. Deadpool šitas ten producents grasoties atteikties no Marvel kā tāda, ķipa. Kāpēc tā, kā jūs domājat? Tāpēc, Dēļ tās viens films, ķipa. Dēļ kuras, It jo Ends ir With Us, 3 Deadpool. Ko? It's Ends With Us. Tā ir tā kā romantiska filma par tā kā Deadpool. par abuse, ķipa. Un tur tas Ryans Reynolds ķipa iesaistījās, viņi tagad cancelo, ķipa, tāpēc, kad viņš tur sūdz savu arī. Tu tagad nejoko tagad? Vai Jā, es for real. Yeah. Pagad tad vēlreiz. Tur baigā drāma, ķipa, tā kā sākās, kad tā filma It Ends With Us, ķipa, kur ir beisot uz grāmatu, kas ir beisot uz īstiem notikumiem. Kā vēlreiz Un tā filma tur saucās? bija Blake Lively, man liekas, viņi tur kaut ko Eminem, varbūt es nezinu, It ends with us, ķipa? It's Ends With Us, jā, ķipa grāmata, un tad filma bija, un tur baigi aizgāja. Deadpool tam ir. Tur, karoči, aizgāja tā, ka tur baigās drāmas aizkadros, ķipa, ka tur tā Blake Lively, ķipa, kjūzoja to fujaku, otru to aktieru, kurš arī direktors, ķipa, ka viņš tur kaut ko uzmācoties. Tajā pašā laikā viņi, ķipa, arī tur visāds kuņas darīja. Un plusā izrādās, ka daudz decisions, ķipa, nesaskaņoti skripta maiņas ieplagoja tas Ryans Reynolds, ķip, kas Deadpool tā kā tēlo. Okay. Un tagad visi, viņi cancelo, tā kā, jo viņš tur, visāds huīņas darīja. Es kaut ko tādu pie ābola bumbiem. Es domāju, ka tas būs kaut kas interesantāks, tāpēc vienkārši, ka tas Deadpools ir tik, ķipā visi tie joki un viss tur iekšā joprojām tik jēls. Un viss tur tas violence un viss, es domāju, ka tāpēc, ka viņi grib vienkārši neatkarīgi, ķipā, un taisīt savu tālāk kaut kādu sūdu, un izrādās, ka tas ir vienkārši dēļ tā, ka kodai vecinē kaut kas nepatika atkal. Ķipa tā? Nē, viņai bija chill, bet viņš tā kā plagoja iekšā nesaskaņoti skripta maiņas. Ryans Reynolds? Nu, ķipa, jā, Ryans Reynolds mājās pasaka Blake Lively. Tā ir viņa kaut kāda sieva, ķipa, jā? Dara tā un tā. Tā ir viņa aiziet, jā, un viņa ir sieva, ķipa. Viņa aiziet uz sētu, viņa pasaka, ķipa, kroči, es gribu štajā sīnā to un to darīt, un tur, man liekas, tur bija tā, ka tas Ryans, ķipa, viņa kontrolē, cik viņai ir tur kaut kāda atkalināta šoti. Jo tā pati grāmata ir beidzot uz to, ka riktīgi daudz ir tiešām harsh tādi situācijas, ka tur izvaro un kaut ko tādu, jo to tas oriģinālais autors ir piedzīvojis. Un tad viņš jau sāk tur suspektot, ka viņai ir romāns ar to direktoru otro aktieru, un tad tur baigā jāsgaizgā. Ko? Un vot šitā ten, tāpēc saka, ka Blenderī ielēs to lidmašīnu vienreiz. Es ieminējos par šo, jo es tiešām domāju, jo, ka Ryans Reynolds tā kā rēcīgs čoks un Deadpools tā kā rēcīga filma. Un es domāju, ka tas vienkārši tāpēc, lai viņi varētu pušot tālāk kaut kāds agli jokus un ķipa chill. Izrādās, ka tas ir dēļ kaut kādā... Bet viņš baigais schēmotais ir. Ķipa tā izrādās. Jūs redzējāt to pēdējo Deadpool vispār? Nē, es nevienu neesmu redzējis. Sūds. Ko? Nevienu neesmu redzējis. Es esmu pirmo Deadpool, man liekas, redzējis. Es tikai vienreiz ielēcu basēnā, kur nebija ūdens. Deadpool. Tas bija Deadpools. Bļēļ, bet... Zin kā, tas mīms, kur pa tām filmām, ka ir vairākas daļas, kad tu zīmē to zirgu, kad uzzīmē zirgu, tā galva ir dīdīgi smuka, tad rūms un viss aiziet. Budžets samazinās. Tieši tāpat arī ar Deadpool. Deadpoolam ir 3 daļas. Pirmā ir tik ahujena, otrā jau ir tāds, what the fuck, un trešā ir, pilnīgs sūdgabals. Es priecīgs, ka es negāju, nemaksāju kaut kādu naudu un neskatījos viņus vienkārši kaut kur pirātiski viņu noskatījos. Un, pilnīgs, es nezinu. Par filmām runājot. Es gribēju bišķiņ ņēmies par to zirga galu, ka jau sākus beigām zīmēt. Man liekas, kad, piemēram, Game of Thrones situācija atkal bija savādāk, kad naļikas arvien vairāk bija, actually, ko viņi varēja izmantot, lai attīstītu to storiju un smuki parādīt, bet pašiem tiem skripta autoriem un produceriem apnikās jau pie tā projekta darboties. Tāpēc arī zirga galva bija beigās. Tāda nesmuka. Viņiem piedāvāja milzīgu miljonu līgumu tā kā citā projektā. Un tāpēc tur jau paralēli ātri jānokilo Game of Thrones. Jūs esat skatījušies? To seriālu? Jā, es noskatījušies vai skatījušies? Mēs tur sēdējām un skatījāmies Alt Shift X. Mēs pirms katras nākamās sērijas, mēs nostājāmies vienu sēriju.
Tad pagāja kaut kāds pāris dienas, tad bija jāskatās. Tad zināja, ka nākamajā nedēļā būs ķipa jaunā. Aha. Un pirms tās jaunās ir ķipa analīze par to, kas notikās iepriekšējā, ķipa, nu tāda iztirzāšana. Nu, Lorīts. Es neesmu reāli skatījies. Es speciāli, es atceros, tad, kad visi hypoja, visu pasauli, pa viņas speciāli neskatījos, es domāju, ka es ķipa neskriešu līdzi, tā kā visam. Vecumdienās nostīsies. Un es sāku it kā skatīties, ko pirmo sēriju vai pirmās divas tā kā noskatījos. Tur kaut kāda plika pupa pazibēja, bišķi, man bija tāds, Es tieši tāpēc sāku skrīties. man bija tāds, ok, bet, nu, tad vairs nebija tie plikie pupi, un tad es vienkārši aizmigu un viss, es viņu vairs neskatījos. Nē, tur ir tā, ka, ķipa, man liekas, viņš tā pa īstam iegriežas kaut kādā otrā sezonas vidū, vai pat bišķiņ vēl vēlāk, ķipa, tā kā tā pirmā sezona ir vienkārši tāds, nu, ķipa, viņi paši, man liekas, tur mēģina adaptēt to visu un spinnerēt. Tur māsa, brāli pisās. Tur, tur baigi ņagi aiziet storijas, bet tā lieta ir tāda, ka viņi ļoti smuki to uzbildo. Cik tur bija 7 sezonas vai gūst tāds? Es nezināju, ka viņi targalē. Tur daudz. Es gribētu teikt, kas jau baigi neatšķirās tie laiki, puķi, maģija. Nu, viņi ķipa tā kā Hamilēna rotais, tikai, nu, tāds ancient un ar puķiem. Tāpatās pie Ventspils, tāpatās, bļē. Es brāli mīlu, mana brāli bērnu. Jā, MZ37 īsumā, tagad viņš jau ir tas čūks. Kas ir MZ37? Tas, kas... Cūkas auss. Jā. Nierītes. Tas jau ir Nē, viņš katru gadu, kad viņa dzimšanas dienu, viņš apdēto ķip nosaukumu. Viņš bija MZ35, iespējams, ka viņi iepazina, tagad viņš ir MZ37. Pa vidam bija 36 arī, E36 arī, un E6 un E46. Man garšo, bļās, bet nu šis... Šis mums katru gadu tikai vienkārši iznākot jaunā sērija, ķipā F10, mēs tagad sauksimies, ķipā. Mēs vienkārši varējām apdētoties ar katru tā kā šasī, ķipā. Bet mēs to neizdarījām. Bet baigi grūti viņas kombinēt kopā, ķipā tās jau, man liekas, tur jau viņas ir baigi izšķīdušas tās visas tās šasīs. Galvenais to otro nepaņemt, man liekas, tīpā priekšpēdziņu. To mini vai... Bet, kad jūs rakstat N-burtu, jūs rakstat tā kā no kreisās puses uz labo vai no labās uz kreiso? Tā kā? Es neesmu ar papīru. Capital ķipa vai kā? Tā kā kapitālo vai to mazo ķipa raksta? Parasti N... mazo? Tādu N-reku nekskat, tādu N-burtu. Kā tu viņu rakstīt? Tā no apakšas uz augšu, tā kā Z-burtu. Man liekas, no augšu. Kāds augšs, bļēd? Zini, kāds N-burts izstās? Vēlreiz, kā tu rakstīt? Ģipa tā māluņiem un tad N. Mazo burtiņu rakstīt. Paga, kā tu rakstīji to lielo N, kā tu rakstītu, bļē? Lielo? Es tā kā Zoro, bet tāds ķipa jau, kad uz zemes nokrits. Tā šķība tā, bet... Paga. Ķipa. Kā tu rakstīji? Šitā. Jā, sejam. Zoro, bet... Vēlreiz, kā? Kā vēlreiz? Kā tu rakst? Kā ķipa tu sāc? Bļā, bet es vispār neesmu rakstījis ar pildspalvu, man liekas. Jā, ķipa. Bet viņš rādīja. Paga, nē, bet varbūt reizēm ir tā ķipa arī. Es nezinu, laikam atkarīgs no situācijas. Jā, nē. Ja man jāraksta. Es ar pildspalvu rakstīt. Ģipa mazo burtu es rakstīju. Nē, ar lielo N. Lielo N. Lielo N parasti to kā tu rakstīt varētu. Ko? Ko? Kas tas bija? Tas, ka tu uzrakst mazo N lielāk, nenozīmē, ka tas ir lielais N. Pasteidzēs muguras tev ir N burts. Kā tu viņu rakstīt? Jā, tad no apakšas. Es aizmiršu, kā izstās N burts. Es skatos, ko tu tur dari? Zini, vecīt, es reizēm esmu kričis kaut kāds 20 gadus, ne, bet 10 gadus apakaļ noskatījos to dokumentālo filmu par šitiem The Pirate Bay, kā tiem izveidotājiem. Un tur viens tas fujeks, viņš uz tās, tā kā whiteboard ar marķeri, tā kā rakstīja kaut ko. Viņš tāds, man vajadzēja initializot visu tastatūru, lai tagad vienkārši atcerētos, kā šo uzrakstīt. Man reizēm, es tagad saprotu viņu, man reizēm licies tāpat, jo man ir bijuši, man liekas, momenti, ka es neesmu, kad 4 mēnešus vispār neko rakstījis. Tā kā, reāli. Es piedūros, ar pildspalvu, N-burtu, bet... Jā, lielais jau sanāk tā rakstīt, jā. Es tagad sāku domāt, kā es mazo rakstīju. Jā. Jā, es tā kā novalku no augšas uz leju un tad tādu vēl klāt. Loģiski, jā. Bet, ķipa lielo, tad ir tā. Bet ir cilvēki, kas N-burtu raksta nevis šitā, bet no otras puses šitā. Kur ir? Alus gan īstā parādīja, bet viņš parādīja
vēl otrādāk, tāpēc es domāju, kas tas mums nesanāk bļē. Es vienkārši aizmirstu, kā izskatās N-burts. Es pastījos uz to, un tam bija skaidrs. Labi, pieņemsim, pārtranslēsim šo visu situāciju uz to, kad man te tāds tūs cilvēks īstenībā salauza ekstremitāti vienu. Kad? Aizvakar. Jā. Un mazo pirkstiņu tā kā saskaldīja pret stūrīt kaut kādu galdām ķipu. Rokai? Kājai. Pinky toe ķipu tā kā. To nevajag tāpatās, to var nocērt nost vienkārši un viss. Nē, viņš jau īsmā, man liekas, vispār es kaut kur lasīju ķipa to, kad noņem viņu nost un viss. Pēc būtības mums varēja būt vienkārši tā divi milzīgi pirksti, tā kā, kājām. Ķipa, kad tā kā tas milzīgais toe un tā tāds. Cik te jums ir, bļa? Es redzēju, fuika 6. No abām kopā? Nē, vienai. Un vienai bija 5. Vienai 5, vienai 1. Bet jā, ķipā, piemēram, es tā kā pats nekad neesmu dīlojies īsti ar lūzumiem, vismaz neoficiāli. Man ir bijis kaut kas salauzts, visticamāk, bet es neesmu bijis pie doktora Dre, ķipa tā kā. Jā, man pēdām ir viss iespējams. Tas bija tikai, lai gabalu nomāsturot. Man pēdām iespējams viss pirksti bijuši lausti, bļē. Un tad mēs sākām tur pētīt, tā kā vienkārši, varīgs kā izstāst, tur visticamāk ir uzreiz kaut kāda krāsa nomainās, ķip tam pirkstam un kaut kas tāds. Nē, zils paliek, jā, vajadzētu būt, ka zils paliek. Zils palikās, nevar pakustināt, sāpīt, uztūkums un tādas lietas. Un ķipā... Apstās, bļē, man viens tik ir, bļē. Es nevaru atsevišķi mazo pirkstiņu pakustināt. Vāri, bļē, jāpiešojas, vāri, bļē. Bļē, starp citu, kroči. Es ļoti steidzos uz šo podcastu rakstīšanu, jo rīt šo pīpināju. Un es iepriekšējā epizodē stāstīju par tām eļļas problēmām. Man nebija laika pārvilkt, bet šitā ir tā zeķa, kurai salīja tās eļļas virsū. Parādi, tā iezumus. Jā, te, kas Spotifyā šo klausās. Sūdīgi jums. Sūdīgi jums. Alvim ir, bļaļ, melni 3 atlikušie pirksti uz pēdas. Jā, 3 nagi melni. Nu, paganu salauza, bļaļ, mazo pirksti. Jā, ķipa man sākumā likās, es jau... Bet tu jau neko tāpat tur nedari, ne tu ģipsī liek, neko vienkārši mazāk staigā un viss. Ne, jā, viņš nav galīgi komatā aizgājis. Jā, tur bija tas skaistums, kad neaizgāja tā kā uz austrumiem, tā kā tas pirkstiņš ķipā. Un tad bija tā kā decisions, pieņemsim, es savā laikā, ka, piemēram, man čoks ar bučiem iepišķi, un te man likās, ka man, kurbat zobani iedzelt, ciskā, ķipa. Man riktīgi sāpēs, nevaru vairs neko izdarīt. Es čuru kompresu liku, man Erikas ieteica, tas ir zintnieks, ķipa, viņš tajā... Nē, zintnieks, ķipā Rīgā, tur vienā tajā mājā, kas izstās no Ņujorkas, tā kā, Ko tu gribi tagad pateikt, lai mēs to apčurājam? Nē, ķipā. Lowkey vienā brīdī, man vienā brīdī Lowkey, ķipā, tu čomiem prasa golden shower vai ko, bļaļ? Runa ir par to, kad es izstaigāju, ķipā. Tad sanāk, ķipā, vai tu esi, tā kā man enough, ķipā, lai aiziet uz slimnīcu, vai tu esi man enough, lai pats izstaigātu un ar čuru kompresi visu izārstātu. Un es paņēmu otro variku, tā kā. Un tas pa lielam teicu, ka tā ir opcija, bet varbūt tās nav garantijas nekādas, jo tur var sanākt, ka viņš tā kā nepareizi salgu vai kaut kas tāds. Infekcija dabū. Tad aizmauc uz traumapunktu, ķipā informācija arī bija ļoti nepareiza. Tā kā internetā pa Liepājas tur teica, tur būs, 25 beigās, tur bija 7 eiro par to rengenu un visu tā kā check-up, ķipā. Bet ir plaisa, un tur bišķiņ sabiņtai kaut ko, un tagad mājas režīms kāja gaisā, ķipā, lādu jākrāmē virsū un tādas lietas. Bet, ja tu vienkārši piemīsi bikses, tas nenozīmē, ka tā ir urīna kompresa. Nē, bet es jau reāli dedikēju, tā kā čurāju virsū uz tās vats milzīgā pikuča. Es viņu tā izskvīzoju mazliet un tad uzliku virsū. Tad sanāk, ka kaut kādi bomži pie origo, bļē, regulāri guļ, bļē, urīna kompresēs. Tāpēc viņi nekad nemirst. Tu tā kā domā, viņam sen jau bija jābūt pie Dieva galda, bet viņš joprojām tur ir. Viņš jūt, ka viņam ir lauzts gurns, viņš vienkārši piemīš bikses, viņš pamostās, viņš ir vesels. Bet tur ir tā kā explanations, tur tā kā urīnā ir daudz visāds tā kā, minerāli tipi, kas tā kā činī lietas un tā. Es zinu urīna kompreses, bet ļauj man bišķi pasmieties vēl. Tad jau sanāk, ka Rusim draudzenēm varbūt vienkārši muti salauzt ir, ķipā, un tāpēc viņš to teica. Žoklis viņš, tāpēc viņai piemīzīs muti. No trešā stāvā, ķipā. Ja kas nāk Valentīna dienu,
padomājiet, lūdzu, kā jūs grasties pārsteigt savus, kā teikt, sirdsāķīšus. Viens ieteikums no mums mīļa streamera, no tāda, kā teikt, influencera. Mēs influencējāmies no viņa. Viņš piedāvāja savai mīļai kundzei Valentīna dienā piemīst muti no 3. stāva. Viņai tikai pašai būs jānoiet lejā. Un viņiem tikai 2 stāvi esot mājā. Viņš uzkāps uz jumta. Viņš uzkāpšot uz jumta kaut kā. Jūs redziet, ko mīlestība var panākt? Katrs jau to mīlestību izrāda pa savam. Vēl viņš minēja vēl nedaudz pāris lietas pēc tam, kad viņš saprata, ka varbūt ar urīnu nebūs gana. Bet to jūs paši izlemiet, ja? Vai pirmais numurs ir enough, vai ejam ar 1. un 2. Jo tur aizgāja pilnīgā razdusā, es nezinu. Neredzēju īstenībā, bet leģendas. Man ir, es aizsūtīšu. Es gribat aizsūtīt. Varbūt varam iecept epizodē, ja nebūs padļaks. Jāatcerās tikai vesels. Ja gribat, jautājiet, ja neesat redzējuši kādu no Rusīšu streamu, jautājiet mūsu Alvim, viņam ir fucking 50 gigabaiti ar Rusīšu streamiem. Ja pat nevairāk. Iesūtīsim tieši kronoloģiskā secībā, kādā gribat. Arī, kad Rusis vēl ir nepilngadīgs. Man liekas, tev bija kaut kas tas štuks, ja kādu dienu tā kā loķeni taisīs kaut kādu, ka tev būs materiāls tā kā. Jā. Cik es zinu, īsumā daudz strīmo ķipu un ko tie snipeti pa laikam parādās. Viņš jau pats ir ieminējis kaut kādā vidikā, lai ķipa ierakstot to viņa streamu, ka viņš zina, ka viņš, Irish Sponge, neizdzīvos tik ilgi. Jā, spainīts. Jā, un, es esmu teicis vairākas reizes, kad, dienā kaut kādā, kad Rusim būs endeks, es reāli paņemšu visus tos savus materiālus. Un es uztaisīšu tādu tā kā doķenīti, tā kā tribute video. Par Rusi. Rusi, kāpēc tu aizēji? Mēs, tieši šim tālāk skatāmies. Jā, bet par tiem lūzumiem, sanāk, tikai viņš ir lausts vai spridzināts, jo, man liekas, tur arī bija spridzināts. Viņam tāda maz tas plaisiņi. Ir viens un tas pats. Jo viņam arī tā kā... Kaidē jau laikam, jā. Viņam nebija tas, ka viņš aiziet kaut kur. Viņam bija plaisiņi. Un arī tas... tā kā, kad tas asins izplūdums, viņš neaizgāja pa pēdu, viņš palika tikai tajā pirkstā. Guntiņu lūdzu iekomentē puišiem, lai viņi saprot. Lai mums uguntiņi parādās acīs. Man lūdzu iekomentē puišiem. Jo tā vienkārši runā, sarunvalodā, spridzināts un lausts. Pārlausts ir tā, ka pārlausts. Es zinu, kad spridzina šitos ledus parasti Jūrmalā. Un kukurūza arī. Un ogrē arī, man liekas, tur spridzināja, tur tā kā, tāda šaura tā vieta, pa daudz ledus, un tā. Bet runājot par Valentīnu dienu, reku jums nav sievas, jums ir draudzenes. Nē, epizode vienīgais būs vēlāk par to. Tas nekas. Mēs ieminējāmies par Rusi, kā viņš ieteica, kā Valentīnu dienu apstrādāt. Cilvēkiem nākamajā Valentīnu dienā. Kā jums šķiet, kas ir pietiekami varbūt Valentīna dienai sievietei savai, vai jums liekas, ka obligāti tur kaut kas dārgs vai daudz, vai jums ir kaut kāds sava pieeja, kā jūs tur čoti, nahuj, nahat suda. Es tā kā izdzirdēju tā kā viedokli no otras pusītes par to, ka es tieši gribēju tavu viedokli. Nē, bet es vienkārši pateikšu, par ko es biju arī kādi pārsteigts, jo ir tā kā stereotipiski, kad džekiem kaut kas jādara, bet tie jau nav tā kā obligāti tie tikai... Mīlnieku tieši svētki. Vienalga, tu esi džeks, jādod abām čuvaks, pusēm, tā kā, vai vīrietis, vai puišelis, vai... kad pa lielam, tas nav tā, ka džekam jānopērk tulpes un Rafaelo kastu un vīns un preži, un jāiet ciemā. Es būtu priecīgs par 3 no tiem 4, ko tu nosauc. Pa prežiem noteikti? Tulpes man nevajadzētu. Es būtu priecīgs. Es būtu priecīgs. Palielam Rafaelo vīnu un prežu tulpes var nepirkt, palielam. Un, sorry. Es vienkārši... Tas, man liekas, tāda Kupidona svētki,
ja abi ir iemīlējušies, tad... Neviens vienam neko nepērk un īveni, ķipa. Tad, nē, nu, ķipa abi kaut kāds apliecinājums var iepakot. Piemēram, Beyblades nopirkt un to arēnu, ķipa ielaist. Let's go, blē. To var visi pieejams. Varam turnīru uztaisīt. Ierakstīt komentāros, ja vajag Beyblade turnīru. Ja mēs šobrīd tā runājam, vai vai šos mīlestības svētkus var svinēt arī starp homijiem, ķipa? Man liekas, kad... Ķipa Valentīna diena, un es atnesu tev, piemēram, 6 šaļākus un Beyblades, un uzspēlējam Beyblades, un pēc tam uz strip klubu aiziet, jā. To mēs pēc tam izdomātu, bet vai tas būtu gej, ķipa, bļē? Es atnāktu, čomiņ, es tev mīlu, es tev atnesu reku, bļē, aļāku, Beybladeus, bet prežus nē, tāpēc neceri, no homo, bet davai iedzeram aļāku un uzspēlējam Beyblades. Es nezinu, man liekas, kad tā kā, ķipa, šitie ir mīlestības svētki. Ja tu gribi, tā kā pieņemsim ir sieviešu diena, tad ir, protams, visu uzmanību sievietēm, bet mīlestība jau kopā jāsina. Tur jau ir no abiem galiem, tā kā eforts, piemēram, tur anus un muti. Man ir mazliet ko teikt kaut kas. Kamēr jūs tur runājat, es kaut ko iedomājos, ka reč tādu prikolu, bet īstenībā es varētu mēģināt viņu nopulot. Cik ir vēl laika? Nav daudz pāris dienas. Pasauli. Bet nē, domāju, līdz Valentīna dienai. Vienkārši, kamēr jūs runājat, man ienāca prātā štuks, kas čīs varētu būt tāds prikulīgs, ķipā, un tāds, bļā, labs. Pauli neredzēs šitos pļauj ārā. Jā, bet lūdzu, dodam ārā pēc Valentīna dienas. jā. Es vienkārši iedomājos prikolu tādu, ka, ķipā, tu izdomā tā kā, nezinu, tam vakaram tāds, davai, mums būs aktivitāte. Ķipā, paņemam šitā ten tā kā kaut kādu, baltās lapas un vienkārši tā kā uzzīmējam, ķipā, viens otru. Vienkārši tā kā prasa tā kā zīmējam, bet tu esi iepriekš jau sarunājis kaut kādu profesionālu artistu, ķipā, un tu esi iedevis viņam bildi, un viņš ir tā arī tik ahujēns muku uzzīmējis, ķipā, to tavu čiepu. Bet tu viņas kaut kā ieslēpis tajā blokā, ķipā, iekšā, tu tikai zīmē, bet tas, ķipā, tāds domāts kā piedūriens, vienkārši, kā sanāks, būs rēcīgi, ķipā. Un tad vienkārši vienā brīdī, ķipā, kad atklājam, ko katrs uzzīmēs, tāds izvelc un vienkārši iedod tādu, ķipā, Bļēģi. Tāds. Un tas tā random vienkārši. Šo es pat nezinu, vai mums īstenībā, vai mēs šito nedabūsim izgriezt ārā. Es pat varētu šo, izmantot. Man liekas, mēs tā kā griežam ārā šito, tāds, fuckboy gājiens, ķipā, tu, satiecies ar čieptieši Valentīna dienu šito nospēlē, Es biju akal domājis vienkārši nopēc Pringles un izgriezu apakšiņu viņai, bet pasies kāds čoks. Viņš ir savādāks nekā parasti stikmena artistam to zīmēt. Es biju domājis, mēs uzēdam vakarā pie filmas Pringles un hello, apakš Pringle pakai tukši. Labi. Nē, bet tas tāds... Bļēģi, īstenībā tas tāds player moves, rītīgais. Bet tu atzītos, ka ķipa, ka tu tomēr viņu kaut kur nopirki, vai? Es to neuzzīmēju. Ja tas tiešām ir tāds legit, tā kā, Bet tu jau vari pateikt arī, ka tu reāli trenējies jau 3 mēnešus zīmēt. Es liecies mierā. Es domāju, ka viņi pietiekami labi man pazīst, ka es neesmu kaut kāds Picasso vienkārši. Es nevarētu bet īstenībā šis tāds rītīgs player mūs. Tāds rēcīgs, it kā, un te pašā laikā arī. Man liekas, vairāk tā čieprāt tajā brīdī novērtēt to, ka tu esi to izdomājis un ka tu esi to tā kā izplānojis, ķipam. Vai arī lielākā daļa čiepas vienkārši nodomāta, tu esi tik čīpna, kuri man 100 rozes un man, dimanti šitā ten, kaklarot. Tādām nevajag tikties. Pašol tādas, Vienkārši tad uzdāvina kastīti, attaisa tādu špricīti, botoks rakstīts. Viņi tad, kā tu zināji, ko man vajag? Cik miligramus gribi, špricē, cik gribi, skaidrs, ka nekas nav skaidrs. Tad Tomas slēdziens ir es dzējoli, piemēram, varētu sarakstīt. To gan tu varētu. Mums kā reperiem. No manis. Tas nāk nevis no šeienes, bet no šeienes. Un tu vajag vēl suncīts. Šautauts Mārim. Bet tas tā, Bet, diemžēl, jau ir bišķiņ tā stereotipiski, ka tomēr, ka vīrietis un to, tā, piemēram, kā tu teici, jūs it kā tā tur kaut ko nospriedāt, runājāt, bet tu jau vari iepriecināt to otru cilvēku daily, tev jau nav jābūt vīrietim vai Valentīna dienai vai kam. Bet tas pieņēmums tomēr jau ir, ka Valentīna diena
un ka nāk tā Valentīna diena, un tas vīrietis, viņš tomēr sagādā tās... Kas tev pa 2 pirkstiem to? Es vienkārši stāstu. Viņš vienkārši sagādā šo mirkli, un viņš vienkārši aiznes. Bet Valentīna diena nav vispār tā kā no šitā ķipā Hamleta vienkārši tā kā paņems. Es esmu dzirdējis nostāsts kaut kāds, ka Valentīna diena tika uztaisīta dēļ tā, lai Christmas seller, kur nav izpārdevuši savus kartiņus, tā kā varētu iztirgot tā kā savus kartiņus un savus visus iekrājumus ķipa Ziemassvētkiem. Es kaut ko tādu kaut kad esmu izlasījis. Protams, es nezinu, es nebiju klāt 1736. gadā Amerikā, kaut kur tur ķipa, un es tiešām to nezinu. Bet jā, Kračē, man ļoti patīk, ko tu teici par to, ka tev nevajag obligāti kaut kādu Valentīnu dienu vai kaut ko. Tu vari jebkurā dienā, pieņemsim, savu draudzeni iepriecināt. Es, pieņemsim, vakar savai draudzenei vienkārši nopirku... Uzšalpa, bļed. Es nopirku puķis un kūciņu, vienkārši iedevu viņai. Es skatījos, ka tev tur bija puķis un jā, es nezinu, vai tā ir tāda sakritība, ka viņa teica, ka viņai tieši vārdiena tajā dienā bija, bet... Tu pidārās, bļed. Tu apis ne tikai viņu, bet arī mani, bļed. What the fuck? Es tieši gribēju teikt. Jo es čīstas aizpist pie viņas, skatos, tur puķis, tur kūka. Es domāju tāds, bļaļ, ko es nahuj? Un tad es uznesu no mašīnas, beig šokolādu. Dabūju savu vienu šokolādu. Es atvedu Paulai šokolādu. Un viņš tāds pieminās, jā, tur kā reizņā. Es domāju, bļaļ, tur ir puķis, tur ir kūks. Domāju, bļaļ, ko es nahuj? Nezinu. Bet es suka, bļa, tu apis ne tikai viņu, ne tikai sevi, bet arī mani, bļa. Ei, bļa. Nu jā. Ar mani? Nu jā. Baigi. Nē, ir jādāvina, ir. Nu kaut vai ne jātērējās, un ne? Mēs jau varam kaut vai katru dienu pateikt. Cau. Viss ir mazajās lietās. Jā, bet tā jau ir, tās sievietes ir jālutina, ir komplimenti, jāsaka viss. Pasaka, kā tu šodien smuki izsties? Piemēram, es šodien arī nokomplimentēju Nextcut barbershop toleti, piemēram, tik ļoti tur smažo smuki, kad es pat nezinu, kur esmu vēl tā jutis. Nu, piedodiet, jūs nesmažojat tik smuki kā toleti Nextcut barbershopā. Tā kā, tas pat nav uzdirsiens jums. Jo mēs visticamāk parasti neatsvaidzinamies, tā kā nepūšam padusēs. Tas ir tolets. Tu biji tur iegājis, bļed. Come on, es negribu iet ārā no es tur zobu vienkārši norāvu pirms tam. Dā, šo tu nokavēji, šo jau Toms nospēlēja. Pareizi, es jau teicu, ka es padustu. Jā, tā kā tas... Tāpēc es nezinu, man liekas, jau varbūt tās šīs nots arī uz tās sirsniņu formiņas, varbūt tās arī atceramies nospēst laiku šim videoklipam, pašērot ar saviem otrajām pusītēm, kaut ko. Un mīlam viens otru un tiekamies jau citos laikos, teiksim, nākotnē, jo pagaidām mēs dzīvojam pagātnē. Un, ja šim video būs vairāk kā 50 skatījumi, tad iespējams mēs arī nākamēnes ierakstīsim, jo mums vajag tikt atpakaļ uz tā viļņa, jo es tomēr nedzīvoju vairs tik bieži Latvijā kā iepriekš. Mūsu doma bija katru nedēļu laist ārā, iepriekš. Tagad mēs varētu vismaz pieturēties uzreiz mēnesī, un ja jūs pastāstītu saviem visiem mazajiem brāļiem un māsām, ka te 3 džekiem nav vispār ko darīt. Nu, varbūt maziem bērniem nerādiet, tomēr mēs tā lamājamies ik pa laikam. Bet, rādiet, bet aizspiediet ausis viņiem, un mēs tad ierakstīsim. Īstenībā, ja arī jūs neskatīsieties, mēs tāpat ierakstīsim vēl vienu, un vēl vienu, un vēl vienu. Tā kā... Jūs nevarat no tā izbēgt. Nebūs varianti vienkārši. Ja arī nekā aiz patikas, tad aiz nepatikas jūs skatīsieties šo un ejiet dirst laikam jau vienkārši. Labi. Bā!